Otrais treniņš ir pabeidzies, un mēs uzstādījām arī rekordu 6 km ar kapeiku distancē. Esmu ļoti lepns, jo es biju ļoti tuvu atrunām. Ir taču sūdīgs laiks, bet tad es atcerējos, ka es rekomēju veselīgu dzīvesveidu. Es runāju par sportošanu, tad man ir jābūt arī kaut kā piemēra veida cilvēkam, kas izdara to, ko pasaka, kas aiziet uz treniņiem un izpilda tos treniņus maksimālā kapacitātē. Nevis tas čoks, kurš it kā reklamē veselīgu dzīvesveidu, bet aiziet uz zāli vienreiz nedēļā un lieto ķīmiju un negodīgi sasniedz savus rezultātus. Esmu pretstats tam, tāpēc man arī galvā, man ir mērķi, sportiskie mērķi, es jau savā galvā esmu sasniedzis viņus, es jau esmu vizualizējis to, kā man ir medaļas ap kaklu, tā kā es nevaru arī sevi pievilkt. Ne tikai visus savus sekotājus, visi cilvēki, kas skatās manu kontentu un seko man līdzi, bet es arī nevaru sevi pievilkt. Tā kā esmu ļoti lepns šodien ar savu skrējienu un vēlos ar to padalīties.